Cik maskas tu pa dienu uzvelc un novelc? Iedomājies sevi skolā, mājās, darbā, ar kolēģiem pieņemsim, ja, aiziet pusdienās, kādā pasākumā, zaļumballē, vēl kaut kur. Cik maskas tu pa dienu nepārtraukti uzvelc, lai citi cilvēki tev varētu pieņemt, mīlēt, neatgrūst, lai tu priekš viņiem būtu ērts, patīkams un labs? Kā tev šķiet, cik daudz maskas tu nomaini pa dienu? Un ja tu velc šīs maskas, kad tad esi tu? Tu jau nemaz nevari būt. Tu pat nezini, kas ir tavs īstais, autentiskais es, jo tu esi tik aizņemts ar citiem izpatikšanu, ka tev nav laika sajust nemaz sevi. Ja tev nav laika sajust sevi, tas nozīmē, ka tev ir arī ļoti grūti vispār redzēt savu ceļu, uz kurien tu dodies, jo šīs maskas tev traucē. Un ja tu nezini, ko tu vēlies un nezini savus sapņus, kā viņus piepildīt, tas nozīmē tikai vienu. Tu piepildi kāda cita sapņus. Un tā būs vienmēr. Vai nu tev būs savējie un tu dzirdēsi sevi, vai tu piepildīsi kādu citu sapņus. Ja tev ir apnicis visu citu sapņus piepildīt, un tu gribi beidzot pieķerties savējiem, nāc pie manis uz bezmaksas konsultāciju, es tev parādīšu kā.